Gājām kopā meklēt kalnu virsotni, sniegā ziemā. Mēs nezinājām, kur mēs ejam, kur mēs dodamies, kas notiks. Mēs vienkārši gājām. Bet tur notika ļoti traks lietas, jo mēs vienkārši gājām bez jebkāda profesionāla ekipējuma. Jā, tu neesi tā kā... Tas bija tāds pirmais. Jā. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientieris par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Var sakot, labdien, cienījamie skatītāji, klausītāji, kalnu draugi, jā, kalnu mīļotāji, kalnu entuziasti, sportisti, turisti, vienkārši interesanti. Atpūtnieki. Sveiciens no Krodziņa Dēkainas. Jā, mēs esam Pārdaugavā, tas, kur mēs ierakstām šīs te sarunas. Un šodien mums ir jauni viesi, jā, snowboardisti ģimenes, gribētu teikt, bet par to viņi paši pastāstīs. Ja? Par to viņi paši pastāstīs, jo pilnīgi nejauši vai arī jauši, ieslēdzot ceturtdienu vakaros televizoru, es skatos, ka jauni cilvēki, ģimenes cilvēki ar maziem bērniem dodās kalnā un vienkārši pārsteidz to, kādā veidā var pieredzēt kalnu. Ja? Tas, kas bija riktīgi interesanti, es pastāstīšu arī, mēs savulaik arī ar savu sievu nolēmām, ka būs bērni, ka mēs ar bērniem darīsim visu kopā. Ja? Nebūs tā bērni kaut kur paliek un mēs kaut ko citu. Mēs visu integrējam. Man bija ļoti liels prieks redzēt, ka šī doma ir dzīva, ja? Daudz kur. Un tāpēc arī īstenībā mēs jūs aicinājām, ja, tagad uz šo sarunu, jo te ir jauna veida pieredze, ar kuru iespējams klausītāji, skatītāji vēl nav zinām, bet par to mēs visi izrunāsim. Nu, lūk, un tad mēs ar Kristapu, ja, tātad Sniega kluba podcasts, sezona nekad nebeidzās, ja, kā mēs zinām, jo kaut kur pasaulē vienmēr ir sniegs. Pie mums ciemos ir divi jauni cilvēki, un es gribu lūgt jūs iepazīstināt katram ar sevi 2-3 teikumos. Tad 2-3 teikums, tas ir diezgan daudz. Es sākšu ar sevi. Man sauc Ieva Florence Vīksne, plašāk pazīstama sabiedrībā kā aktrise, digitālā satura veidotāja, mazāk varbūt kā producenta, bet te nu es esmu ar šo pašu raidījumu, Sapni ar mazo, un es esmu mamma mūsu dēlam Leonardam. Un arī tagad snowboardists. Nu, jā, snowboardists. Es esmu Oskars Florence Vīksne, Ievas vīrs, un mums ir ģimene kopā. Es arī esmu aktieris pēc profesijas, bet mēs kopā veidojam raidījumu. Un es esmu dziļi sirdī kalnu mīļotājs, esmu snowboardists. Un, jā. Tad mēs esam pareizi jūs atraduši, jā, un saprotam, ka pa kalniem mums būs par ko parunāt. Jā, un mēs esam jauni. Varbūt mēs izskatāmies jauni. Mēs neesam tik jauni. Mēs neesam tik jauni. Mums nav 15. Nav. Labi. Kā sākās mīlestība pret kalniem? Tas jau agrāk. Sākās droši vien ar mani šajā stāstā kaut kur pa vidam ieliksiet, jo sākās droši vien Oskaram pirmajam jau ļoti sen. Jo es ar kalniem iepazinos tikai tādos izbraucienos ar folkloru skolu. Mēs pirmo reizi braucām uz Slovākiju, uz Zemajiem Tatriem un kāp tur. Man nebija nekādas nojausmas par to, kur mēs kāpjam. Tas bija iespaidīgi, tas bija ļoti grūti, bet vairāk par visu man interesēja Sandijs. Un man ir kalni kaut kur tā. Bet Sandijs kāpa kalnā. Sandijs kāpa ar mani kalnā. Tagad tas man interesēja tajā vecumā. Bet kaut kur es ielecu, un Oskars man ļoti labi iepazīstināja ar kalniem. Tagad jau man ir tā mīlestība jau citādāk. Jā. Man tās sākās jau pirmajā klasē, manuprāt, tad, kad es tiešām sāku ar snowboardu nodarboties, un man ir visi pateicīgi. Cik gadi atpakaļ, kad ir pirmā klase? 2006. Tātad 24 gadi atpakaļ, 24 gadi atpakaļ, jā, kaut kas tāds, 25, kaut kas tāds. 25 un sezona nekad nebeidzās. Un es sāku braukāt ar snowboardu šeit pat Latvijā, un tā kā es iemīlējos tajā. Es gāju Siguldas snowboard klubā Flips. Un man bija brīnišķīgi treneri, un man draugi, un visi man aizraušanās bija tur, un es varēju katru dienu pavadīt uz kalnu, kaut vai pat reinteresēju Žagarkalnā, Milskalnā, bija vienalga katru dienu pēc stundām vienkārši staigāt augšā lejā un braukt ar pacēlēm. Bet tad tas sākās arī jau nopietnāk, un mēs sākām braukt arī uz lielajiem kalniem.
Un tad man pavēra vēl citu lauku, ka tas ir vēl tik liels un iespējams. Un mēs braukājām gan uz Eiropas kausiem, braukājām un arī uz nometnēm un tā tālāk. Un tur es tiešām iemīlēju to uz dzīvi, man liekas. Nu, tur viņš palika manī kaut kur iekšā. Tā pieredze, viņa ir tik dziļa, ka man tagad ir, ja es kādu gadu, 2 neesmu bijis, man uzreiz tāds gribās būt tur. Un tā virsotne, ka tu brauc ar dēlu un visu, tas man ir bijis tāda dzīves mana viena no lielākajām pieredzēm, tieši šis dēļu sports, ar kurus man saistās kalns. Arī kāpšana kalnā, bet tieši šis dēļu sports ar kalnu pa sniegu braucot. Un tas man ir devis lielu dzīves skolu un īpaši pateicīgs esmu, ka tas man tieši bijis manos jaunības gados, kad es esmu bijis tīneģers, ka var arī visu kaut kā citādāk būt, bet man ir tieši šis sports mani paņēmis, ievedis un tajā kalnu pieredzē. Es braukāju līdz pat 18 gadiem tā rītīgi aktīvi. Un tad es iestājos aktieros, un tad tev viss dzīve pazūd pārējā. Jā, tu iestājies aktieros, tu esi tā kā iemests iekšā, un tad mēs satikāmies. Jā, mēs Kas atkal pamaina visu. Kas atkal visu pamainīja. Protams, tās mīlestība paliek, bet vēl viena mīlestība rodas, vēl lielāka pat. Un tad īstenībā mēs pat ilgi kursā negaidījām, mēs jau ievēju teicu, mums ir jābrauc kaut kur. Mums ir jādodās. Zini, kā mēs tur esam tā... Jāievāk arī tevi. Un tā sakas mans tās. Pirms cik gadiem orientējoši? Nu, kaut kādi 10, jā? Aha, jā, 10 gadi kaut kur orientējuši. Pastāst. Tu kultūras akadēmijā esi pagrabā iekšā. Reāli pagrabā tu dzīvo iekšā, ir studijas. Aktieri ir zemākajā līmenī. Jā, Tev sola virsot. Tev saka, tā kā mums ir jābrauc kaut kur. Un īstenībā viens no mūsu... Otrajā kursā, man liekas, es tev aizvedu uz Austriju, ne? Otrajā kursā. Tas bija jau 2015. gads, otrs kurs. Man jau, pirms tam tur bija, pēc tam bija Norvēģija, bet jā, tad bija Austrija. Mēs devāmies ar mazo Lupo. Kur es kaut kur... Tie dēļi, tur tā kā... 2 vai 4? Ne, 2. Ar 2 dēļiem aizmugurē, kur nebija viens, protams. Tur bija mantas tā kā uz galva. Ne, pa dēļi. Jo Tu mēs tā kā esam izkāpt ārā, vajag tu tā kā pāri dēlim, jo viņš tā kā šeit stāv. Mēs ar čomiem esam 4 ar 5 dēļiem. Nu, tepat uz Baldonu neriskējām uz Austrijā ar Ford K braukuši, kas ir, the same shit. Es piemēram, tad es jau tā kā, es atceros, es teicu Oskaram, lai vai arī ko, jo mums bija tāda, mēs izveidojām tādu mūsu apvienību, kas tagad jau ir rezultatējusies jau uz sapni ar mazo, teiksim tā, bet bija tāda apvienība, we are ready to be, ja mēs esam gatavi būt, jeb ar kādiem tur apstākļiem, kur mēs vēlamies. Mums īstenībā nebija ne laika, ne vietas, ne nauda, lai tiešām tā kā ceļotu. Es nezinu, kā mēs īstenībā tā kā izlaidām studijas vai lekcijas, ko mēs darījām, lai mēs tā kā aizbrauktu kaut kur pa vidu kaut kādā. Un es atceros, mums nebija mašīnas īsti un nevarējām ne noīrēt. Mums tās naudas jautājums 2 studentiem, kur grib kaut ko izdarīt. Un es atceros, savam krustāvam prasīja mašīnu, un viņš teica, man ir tikai šis. Gribi ņemt, negribi neņemt. Viņš vienkārši tā iedeva, pilnīgi bez jautājumiem. Jā, bet tur bija ļoti veiksmīgi, es teiktu, jo tieši Čehijā pēc 1000 kilometriem nobrauktiem nobruka Siksnepārplīs. Klasika. Man precīzi tas pats ir bijis Volkswagenam, precīzi. Jā, bet tālāk visu laiku Oskars man teica, ka mēs neuzbrauksim tajā kalnā augšā. Jebkur tur esot Austrijā, mēs netiksim augšā kalnā, jo nogāzēs. Jā, un bija sniegs. Un es tā kā muļķīgi sēdēju un teicu, nē, būs kārtībā, super knapi. Un mēs atbraucām to mazo Lupo, tur, kur mūsu draugi dzīvoja, viņi mūs gaidīja, mēs tā iebraucam tajā sētā, un tie vienkārši tā kā... Bet tu reāli bija ar 1-2 ātrumu jāzāģē, jā? Visu laiku. Es šito ļoti labi zinu, es to pārbaudīju. Bet tu gribi tikt tur, tev daudz citu variantu. Vajag tikt, bišķiņ ekonomiskāk arī. Man ir kaut kādu mazo Škodu pa priekšu, ar Austrijā vienā kalnā ir braucis, melnīgs puisis, nesējas viņu, bet tiešām izaicinos cieši. Viņš izkāpa ārā, viņš tā pastāst manīm.
Skaidrs bija, jā. Tas arī tas stāsts sākās to kalnu mīlestību, jo mums arī Oskara labi draugi, kas tajā brīdī dzīvoja tur un strādāja. Austrijā? Kurā vietā? Viņi Badgersteinā strādāja. Kalnos, jā? Jā, kalnos. Un tad tur bija tāda burvīga ģimene, bet mēs gājām kopā meklēt kalnu virsotni, sniegā ziemā. Mēs nezinājām, kur mēs ejam, kur mēs dodamies, kas notiks. Mēs vienkārši gājām. Bet tur notika ļoti traks lietas, jo mēs vienkārši gājām bez jebkāda profesionāla ekipējuma. Jā, tu neesi tā kā... Tas bija tāds pirmais. Bet ar dēļiem līdz, jā? Nē, no dēļiem mēs bijām tur jau pirmo reizi tas braukā ar dēļu tādu. Jā, principā. Viņš man mācīja uz Alpiem pirmo reizi. Tā kā uzreiz. Jā. Tur uz dēļiem mēs, Bet mēs kāpelējām arī tur. Un tur mums bija pirmās sastapšanās ar kalnu kazām un tā tālāk, un ar krītošiem akmeņiem, kur tu neko nezini, kā tas ir. Tā kā tās baisais lielais priekšā un kā rīkoties un ko darīt. Caur to pieredzi tikai mācīties. Nav jau tā, ka mums pat nebija laika tur meklēt kaut ko, kā tur izdzīvot un labāk būt. Bet tas bija tāds, ja mēs tā kā nošķiram, tas sports uz kalna vai arī tas sports kāpšana, tad tas bija tas, kā mēs iemācījāmies to kāpšanu. Tikpat man ļoti patika tā kāpšanas lieta, jo man likās, ka tu piedzīvo tik daudz, tur nosvīdis, pārstresojies, nezini, tev akmeņi krīt virsū, bet beigās sēdi tādā saulītē, slapjām zeķēm, un tā priecājies ēdot to savu maizīti, ka tik forši, ka tu tur esi augšā. Un tas otrs, man laikam tikai tagad, kad mēs bijām jau otro reizi Austrijā uz sapni ar mazo, ar Leonārdu, tur ieguldījāmies, lai tas apmācība beidzāk kārtīgi. Es tā pa īstam tiešām tur tā iemīlēju to laikam tādu go with the flow sajūtu, ar tiem kalniem tādu vienojošo sajūtu tieši tajā sportā. Jo es pirms tam nemācēju braukt ar dēli, tas man bija tāds izdzīvošanas skola. Bet tagad jūs, kad bijāt ar mazo, tas bija Maierhofenā? Jā, šis bija Maierhofenā. Man bija pirmais brauciens uz lieliem kalniem uz Maierhofenu. Bet tur ir tik daudz iespēju, man liekas. Jūs jau turklāt vēl bijāt salīdzinoši ne super sezonā, vai ne? Mēs bijām tieši pavasara, tā kā uz Lieldienu pusi, vairāk, kad jau tūlīt slēgsies ciet, ir tāds foršs vēl mīkstais sniedziņš. Tieši uz snowbombing festivālu, kas tur jau noris 20 gadus, kā mēs zinām. Un tieši trāpījām tur uz tādu kalnu ballīti, kas man bija arī kaut kāds kultūras šoks. Likās, ballīts taču ir uz zemes, bet tur kaut kur kalna vidū, kur viss tur noslēpo, kas tur notiek, pēkšņi vienkārši ballīt, visi bez krekliem, tur sievietes, vīrieši, tāds, mēs ar bērnu. Jā, es speciāli izvēlējos to ar bērnu. Bet es izpētīju, ka tā sākumā tur gondola, pēc tam krēsls pacels, vai var tikt augšā, tu atsevišķi tie kalni bija tiešām, lai izvēlētos, lai arī bērnam ir labi, jo mums 2 gadnieks līdz. Principā, tad Leonards ir iepazīstināts pilnu spektru snowboardam. Ir snowiņš, ir ballīte. Viņam ļoti patika, kas bija man pārsteigums, jo likās, ka tas prasa ļoti daudz spēkus. Jo mums jau tas iztērē daudz, cik tam bērnam. Un likās, ka nē, bet viņš tikko visu bija nobraucis, visu garos kalnus ar mums kopā. Tā viņam pirmais vārds, kas bija ballītē. Un bija tāds, ballīte. Viņš ir atradis elementi. Jā, ballīte, snowboards. Vēl. Es izbraucu pa snowparku ar viņš. Vēl. Wow, bet patīk, ka tu kopā. Viņam uzreiz iesaist, jo vecākiem patīk, viņam arī patīk. Un to mēs arī visu šeit arī daram, ka mēs viņu ņemam līdzi visos mūsu trakajos piedzīvojumus. Un par to ir, ka mēs piepildam šos sapņus un dodamies kopā ar mazo, neatstājot viņu nekur, bet viņu iesaistot līdzi. Tas ir tā kā parasti, ja mēs domājam par galamērķiem, tāpat kalni arī mūsu Islandē ir vesels tur stāsta segments par kalniem un kanjoniem, kur mēs tur augstienās devāmies ar bērnu, bet tas, ka mēs nevis izvēlamies tādus galamērķus, kas piestāvētu bērnam, bet mēs pieskaņojam visu drošības jautājumus un visu izrisinām tā, lai bērns var kopā tajos mūsu mērķos nākt līdzi, kas tā kā ļoti krasi atšķir to ceļojumu vai piedzīvojumu, kurā dodies. Tā. Tas ir forši baigi, jo man pieņemsim, es šādot tad aizbraucu uz kalniem un man baigi patīk, ka vecāki, ka tu redzi, ka viņi ir apņēmīgi pilni strādāt to bērnu, viņam līdzi, tas ir krūti. Jā, es domāju, ka tas grūtākais ir tas
sagatavošanās jautājums, attieksmes jautājums, jo cik tu esi gatavs viņam stāstīt vienu to pašu jau nedēļu, mēnesi, vēl pēc tam uz kalnu un vēl pēc tam visu laiku, lai viņš saprast, ka viss ir kārtībā. Un tas ir atkarīgs no katra individuāli, protams. Ir vecāki, kas droši vien negrib tajā varbūt tik vairāk ieguldīties, bet tas vienmēr ir vērts. Tas pēc tam, man liekas, atmaksājas ar to, ka viņš jau saprot, ko viņš dara jau nākamajā ceļojumā, piemēram. Un tad jau ir 3 reizes vieglāk. Viņš jau zina, viņš jau dodās piedzīvojumā. Mums arī tas pusgads, mums bija ļoti sakompresēta šī filmēšana un ceļojumi. Tas tad 6 valstis būtībā, dažādi gatavošanās. Un katru reizi, kad mēs devāmies katrā nākamajā, Leonards jau uzreiz bija tā kā gatavs doties jau jā! Es ņemu koferu, rīt braucam. Un tagad, piemēram, mēs nekur tā kā tālumā nedodamies ārpus Latvijas, bet, piemēram, mēs dodamies uz kino, viņš jau ir gatavs. Braucu piedzīvoja. Visi nav jāpierunā. Super. Ir savi plusi. Jā, ziedoņdārs piedzīvoja. Super. Oskar, jautājums tev. Flips man arī labi zināms. Jā, tātad es saprotu, Ines bija tā pirmā trenere. Jā, viņa bija otrā mamma. Okay, bet klausies, tagad pavisam tāds vienkāršs jautājums. Tu taču varēji izvēlēties jebko citu. Kaut vai slēpes, kaut vai, nezinu, futbols vai vēl kaut kas. Bet kāpēc tieši snowboards? Tur bija kaut kāds iemesls. Kas bija tā vilkme? Kas tieši? Tie bija draugi. Konkrēti, tie bija draugi, kas jau pirmajās klasēs. Nē, Sigulds, Ansis, Andrīts, Cukurs, Edgars Ozols, visi tie, kas, tā kā Andrīts jau ir rados Albužēvics jau ar Inesi, un tad viņiem bija ļoti maziņa tās sākumā. Un viņi savā starpā tur trenējās, un es kaut ko dzirdēju, kad es tur vēl gāju tautas dejās, protams, es mūzikas skolā gāju, bet tas viss palika pēc tam otrajā plānā, jūs redzēju, ka wow, ir kaut kas tik krūts, un viņi brauc uz kalnu, vienkārši tur pavada katru dienu, tik super. Jā, un tas jau bija, tā kā, mani ievilka, tā kā, nāc pamēģini, kā būs. Es aizbraucu uz Siguldas kalnu, uzreiz uz lielo to te. Ines teica, čau, jā, pamēģināsim, man viens dēls ir, izmēģināsim, tas labi, pamēģinām. Un uzkāpām puskalnā, tā kā pamēģinām to dēli, tu nezini, Ines tur pateica pamat lietas, kas tev jāzina. Sāc braukt un tu tāds, wow! Šitā ir. Bet tev uzreiz aizgāja? Jā, principā tā braukšanas lieta man uzreiz aizgāja. Un es uzreiz sapratu to līdzsvaru un tā, ka es arī to Leonardā tagad redzu. Es viņu noliku uz dēļu, viņš tā kā ir. Uzreiz viņš jūt to dēli un uzreiz ir stabils. Kaut kā... Mājās jums ir arī kaut kas, nezinu, tur dēļ, kaut kāds films jūs varbūt skatāties? Mums ir katrs savs skaits. Viņam vēl tikai pietrūks mazs mocīts. Mazs mocīts un jā, viss būs. Bet tas uzreiz mani parāva un arī tas, ka ir šī komūna. Un tas man ļoti, ļoti nostrādāja, ka ir šie draugi, ir šī brīnišķīgā trenere, un ka tas ir kaut kas tajā laikā arī ļoti liels bija. Bija cik klubi bija daudz Latvijā, un visi devās uz tiem Latvijas čempionātiem, sacensībām. Tas bija tik, man vecāki brauc līdzi, filmēt uz kaut vai skolām olimpiādas, zelt zivtiņas pasākumu, tev 2 pasākumu. Katru dienu, katru ceturtdienu bija sacensības kaut kādas Kalsbergi un tā tālāk slalomi. Likās, kur tas beigsies, tev vispār nav cita dzīve, tikai snowboards, kāda skola. Bet man tās tik ļoti, man likās, ka tik forši, ka mums ielika to sporta disciplīnu arī sākumā iekšā, ka tas nav tikai freestyles un bet mums ļoti labi, man treneri iemācīja, ka tas ir tu pārvaldi dēli. Pirmkārt, tu māki pārvaldīt viņu un būt stabils, jo tagad es uzkāpu dēļas, jūtos tāpat kā uz kājām savām 2. Un, ka tu sākumā tos pamatus, to slalomu izēji tādu sportiņu kārtīgu un arī nometnēs, tu 200 pietupienas taisi, kad tu trenējies vasarā, sausais treniņš, uz batutiem vēl treniņš un tāda ritīgs sportiskai. Un pēc tam jau tikai aizgāja tās, kad ir freestyles, mēs varam arī šitā, mēs varam arī pataisīt trikus,
kļūst trakāks. Tramplīns uzrakt paši, un tad mēs reinteresē, turpat Siguldā blakus mēs katru vakaru kaut ko ņēmāmies līdz tumsai rakām un darījāmies, un paši taisījām. Man vēl pagalmā bija pašam savs slaids ieraksts, tā kā tikai lai iziet ārā, tikai lai būtu uz tā dēļa. Pirmais sniegs kaut ko sakas, aizvējas Toņkalnu sakas, lai slaidiņu izslaidot. Nu, tāda apņēmība, es nesaprotu, kā tagad to darīt, tas vispār liekas tā kā... Tagad ir cita dzīve. Nu, cita dzīve. Bet tas nav mainījies. Es redzēju, Gulbenē 4 dienas atpakaļ, pirmais sniegs nosnīdis. Tur uz Mālēpes vēl bišķīt ir kaut kāds sniega tikucīts un 3 puika ragatiņā. Ir ticība. Tas arī nav, kur tālu menies tas gars, tā mīlestība, manuprāt, jo tikko 3 gadu atpakaļ Leonards ienāca mūsu ģimenē un pirms dzemdībām Oskars tieši brauca uz kalniem ar saviem draugiem. Un es jau viņam teicu, labi, es nebiju kādu laiku braukājis. Varbūt nevajag tur trakot. Un viņš saka, es pa mierīgo. Bet viņš atbrauc mājās. Un man tā kā tajā nedēļā, 2 nedēļu posmā ir jāsāks dzemdībām. Un ir tāds diezgan riska laiks tur tā. Bet viņš atbrauc, viņš saka, viss bija labi, viss bija forši. Man tikai nedaudz rociņi sāp, bet viņš vispār kā nekustās. Un es jau saku, tā kā nedaudz tas ir kā. Viss būs labi, vienkārši tā kā, tu tā kā bišķīts. Es nolamāju, aizsūtīju uz traumām, viņam bija ielausts celkonis beigās. Un uz dzemdību dienu līdzās ar mani viņš par savu puslausto roku arī bērnu un mani un visus. Visi tāds, jā. Es zinu, tā bija. Bet tas arī līdzdās mūsu dzemdības. Viņa kā izslīdās. Klausies, Ieva, tad jautājums tev. Kā tu, iepazināts ar Oskaru, tur mācījāties kopā, bet tieši kā tu pamanīji to snowboard daļu? Ko tu ievēroji? Vai tu kaut ko ievēroji, ka tur ir snowboards un vispār tāda lieta ir? Jāsaka, laikam ar to, ka tas, protams, ļoti individuāli, bet jāsaka ar to, ka es pat esmu bijusi diezgan daudz saistīta ar sportu. Man ir, agri sāku gan basketbolu spēlēt, gan profesionāli basketbolā trenējos, gan citas disciplīnas. Man skola bija tāda mūzikas un sporta ar tādu noslieci vai virzienu, teiksim tā. Un tad tur man ļoti, visi mani atbalstīja, gan dejās, gan sportā, gan tur tautas dejās, gan folklorā. Es arī diezgan aktīvi biju. Un tad, kad mēs satikāmies, tur tāds diezgan saspīlēts tas stāsts, kā mēs satikāmies. Jo mans mērķis bija iestāties akadēmijā, viņam droši vien tāpat. Un mums nebija tālāk mērķi par to, kā netraucēt vienam otram sasniegt sapņus, ko mēs tur esam iedomājušies. Bet te mēs atradām viens otru. Mēs vienkārši sākām sadarboties etīdēs. Es par viņu neko nezināju un arī īstenībā negribēju zināt. Viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kas man kursā ļoti nepatika jau pašā sākumā. Man tā kā bija viens cilvēks, kas man nepatika. Man likās, viņš ir too much, ja pārāk daudz. Tas bija Oskars. Viņam par mani bija tieši tāds pats viedoklis. Tu esi pārāk daudz. Tas varbūt bija pārāk. Bet es arī varbūt biju pārāk. Mēs bijām tādi katrs savā elementāri traki. Un tur visi vienmēr dalījās pa pāriem etīdes mazie tur skeči ar izrādītēm un tā. Un sanāca tā, ka mēs nokavējām, mums bija jāsiet pārī. Un tā diena bija tad ļoti saspīlēta, jo es tā kā... Pirmais, ko viņš man pateica, bija, man vispār draudzene jau 5 gadus. Un es tā kā... Bet tu uzreiz jāzina. Bet es palieku pauzi. Skaidrība. Es vēl gāju telefonu. Konkrēti. Es vēl gāju telefonu lāžēt, man bija tāds, bet vispār man arī ir draugs. Tas bija tā kā mūsu sarunas sākums. Un mums bija jāiestudē tu un es parodijas. Mums bija pie Juri Bartkeviča parodijas. Muzikālās parodijas. Un mēs sākām muzikālo parodiju. Es nezinu, tur nejautājiet, kāpēc. Tāpēc tur nav svarīgi, kāpēc. Mēs bijām gultā, es atceros, viņš bija novilcis krēklu, un es nesaprotu, kāpēc mēs tur kaut ko domājām, ko tur taisīt no to parodiju. Tie ir aktieri, tas pirmais kurs. Jā, pēc tam mēs, man liekas, sākām runāt par to vienkārši, ko katrs dara, bet, man liekas, snowboard viņš nevienā brīdī nepieminēja. Ilgi nepieminēja, viņš par to gandrīz vispār arī nerunāja, es par viņu neko nezināju, man likās, normāls džeks. Tā kā normāls, man patīk. Jau aizgāja tajā kategorijā. Jā, tā jau sakās tā vilkrojas to visu.
Un man liekas, es tikai uzzināju, ka mēs sākām kopā tā kā reāli arī ceļot. Un tas tiešām bija pirmais. Mēs uz Zviedriju braucām, pēc tam mēs devāmies uz to Eiropas braucienu apkārt. Tas ir tāpēc, ka man tās arī snowboards man asociējās ar to, ka tu dodies kaut kur. Nu, visu laiku tu esi on the go, tu esi visu laiku braucienā. Un tās ir tā, ka tu esi tiešām meklējumos un tu iepazīsti jaunas vietas. Un jā, tas tā ceļošana arī tāpēc arī ir. Tad es atceros, ka Austrijā es biju kāpus uz dēļu pirms tam ar vienu savu čomu, kurš tas bija traģiski. Tas bija ļoti traģiski, jo viņš man ļoti, teiksim tā, čomiski mācīja. Nu, tā vai cēlies, ej, kas ir? Es teicu galā ar visu tā. Un viņš man vienmēr, es negribu par tevi, pats aizbraucu. Un tā pieredze bija ļoti slikta. Tas bija Latvijā kaut kur, jā? Tas bija Latvijā. Un man bija ļoti slikta pieredze ar snowboardu. Tā kā labi, ka es jau sākumā nezināju, ka viņš nodarbojas snowboardu, droši vien, ka man asociācija būtu vēl tāda, Un tad bija tāds moments, ka jā, viņš aizved man uz tiem Alpiem, un es pirmo reizi jūtu tādu atbalstu tajā, ka tev nevis māca vienkārši soļus, bet ka tev māca to jēgu, kāpēc tu to dari. Un tas bija tas, kas atšķir tā kā, wow, nu tas, kad cilvēks runā par to, ko viņš mīl, nevis tā kā praktiski, bet viņš tiešām skaidro, ka, ja tu varēsi kaut ko nedaudz, tas jau ir. Un tad viņš ļoti bieži vienkārši man apsēdināja un teica, skaties, wow. Un tad tu ļoti labi te izskaties. Es skatām, ļoti labs snowboard instruktors. Jā, izcils. Skaties, Viņš bija klāt visur, kur vajadzēja. Un, protams, bija tā spriedze uz tā kalna un augsta visādi, bet arī tā kopības sajūta, tas, ka tu kopā ej un dodies tajā piedzīvojumā un esi tajos kalnos un uz to virsot. Un tā es uzzināju īstenībā arī, ka viņš snowboardo. Bet kaut kas tur ir, ka tu tajā kalnā esi, tu viņu pievari. Nu, kaut vai tu uzbrauc ar pacēlāt, bet tu nobrauc lejā, bet tu viņu pievari. Nu, tu esi un tādā veidā tu arī kaut ko sevi pievari. Nu, tad kā tu kaut ko sevi atklāji. Un paldies, ka tu uzticējies man devi. Bija te pirmajā reizē kaut kas tāds, kas tev bija, pa tevi rūpējās, skaidro visu, bet kaut kas tā, wow, šitais ir pār daudz man. Nē, man noteikti, es esmu tāds cilvēks, ka, droši vien, ka nav par daudz, es vienkārši paraudu un tad es turpinu. Paraudu klusībā? Nē, arī sniegā. Jā. Es esmu visādi sasitusies, visādi ir bijis, bet es vienmēr mēģinu izdarīt to labāko, ko es varu izdarīt tajā brīdī, esot tur un tiešām saprast, ko es daru, jo kādā jēgā tad vispār es tur esmu, teiksim tā. Un man tā mīlestība tiešām arī lēnām tā uzplauka ar to katru nākamo to piedzīvojumu, kur mēs gājām. Mēs gājām tur haikot pie tām kalnu aitām, kas tur bija pārāk smieklīgi, jo mēs ir meitenes. Tur tieši bija tā, ka mēs nogājām pirmās lejā divas un Edgars ar Oskaru palika aiz tām kazām. Un viņš pa vidu nostājās. Un Edgaram tik ļoti bail, un Oskars nevar saprast. Un viņš saka, ka tās kazas uzbruks, ja viņi pakustēsies. Un tās kazas stāv sastingušas. Bet stāv šitādiem rugiem. Rāgi vienkārši kreiži. Un mēs uz laiku sakam, nāk, taču beidzat, jūs esat džeki, kāds sakars. Un visu laiku mēs smējamies un sakam, nāk lejā. Viņi tiešām bija pārbijušies. Tas bija kāda stunda vienkārši stāvē. Un mēs nevarējām tikt lejā. Un pēc tam naktī tumsā kaut kā gājām mājās. Bet viss tas saistošais piedzīvojums, ko tie kalni piedāvā, vienkārši tas ir tas, kas mani pavilka ārkārtīgi. Un arī turpat netālu, kur mēs apmetāmies, tur bija tā kā mazīšs tās kalniņš, un mēs ar Oskaru tur uzkāpām, mēs dziedājām dziesmas, iespējams kalnos dzied dziesmas. Jā, par visu. Tu tur vari būt, jā. Vienkārši vari, esi vienkārši viņos. Jā, tāda sajūta, ka kalns ir tik liels, ka tu esi tik mazs un tik labi, jo tevi viņš kā samīļo. Es nezinu, tāda sajūta man šobrīd no kalniem ir radusies. Jā. Katram citu, jo man viņš tā kā paver, tā kā atver. Es tā kā varētu uz Ievas versiju noslēgties, izņemot tās beigas pa samīļošanu. Man baigi patīk tas, ka viņš ir liels un es mazs, un tad tu saproti, ka tu esi uz kopējā fona, nekas. Bet kā jūs dziedājāt tā kā mūzikas skaņās? Jā, tā ar ko arī pieskanījām. Nē, es atceros, mums ir viena dziesma, ko mēs dziedam gandrīz visu laiku
visādās virsotnēs, un tā ir prāta vētras dziesmu lec. Kur sākās no augstākā punkta, ja skatās uz leju, viss citādi rādās, un saule par kapeiku tuvāk, un zēbēm vilina mazliet. Un tā mēs tur izdziedamies, jo mēs esam, kā mēs satikāmies, tā mēs roku rokā dodamies ar tiem sapņiem uz priekšu. Jā. Tas ceļš nav bijis, varbūt tur rožlapiņām kaisīts, bet tas ir tas, kas kalnos, ir tas spēks, tā ārkārtīgi lielā tā katars, jo tur ir tas Īslandes stāsts vispār ir crazy. Jā, tur mēs bijām haikā, un Leonards bija mugursomā. Viņam bija 2,5 gadi, 15 kilogrami, un mēs kāpām Varavīksnes kalnā. Vienmēr sakot, tur tā ieskicējot, ir tā, ka ir 2 vietas pasaulē, kur ir atrodama Varavīksnes kalni, kas ir visās krāsās, ir Maču Piču. Pastāstiet, kas ir Varavīksnes kalns. Es to dzirdēju arī, bet es uzreiz nepagūglēju. Uz saruniem mazo mēs devāmies mūsu noslēguma braucienā uz Islandi, jo Islandē mēs arī nosinājām mūsu medus mēnesi. Tas nebija romantiski, tas bija vienkārši mēs šitādi stārpiņos gulējām. Katrs savā guļamaisā. Kā būtu jādara, kas sieviņa. Salām. Cik varējām sasildījāmies karstajos geizeros, bet tas mums atstāja. Es atceros te mašīnai tā autonoma apkura nestrādā. Jā, mēram. Mēs maucam. Jā, un tad mums bija tās siltās sajūtas, mēs vēlējāmies sapni ar mazo arī noslēgt Islandē, un Leonardam parādīt to dabas spēku, to tīro, nepieradināto savvaļas dabu. Un tāda ir Islandē. Pirmajā reizē mēs nedevāmies uz Efrodiem, ja bezceļiem, un šajā reizē mēs devāmies ar 4x4 iekšā Highlandos, kas skaitās... Islandes kalni, bet tur tikai ir bezceļi, un uz viņiem var tikai braukt tā, kad ir vasara, jo tad tikai ir atvērtie ceļi, jo tad ir tikai nokusuši sniegi, un principā tu brauc vienkārši pa vulkānu, un tādi ir tie ceļi, viņi nekotē tā, un tad caur upēm ir jābrauc un tā tālāk, un tad mēs ar busu un mans bērnu devāmies tur, un tur nav zonas nekāda. Tas ir tā kā ārpus jebkādas komforta zonas, tur ir nometnes, bet tur pārsvarā turisti reti, kad brauc tādu piedzīvojumu meklētāju, jo profesionāli ekipējumi zina, cik uz dienām ies par šiem te lavas tur līkločiem kalniem. Un Varavīksnes kalns ir kalns, kas lavai atdziestot ļoti, ļoti, ļoti lēni, jo ir vairāk veidi, kā atdziest lava, ātrāk, lēnāk, un tad rodās visādi reliefi vai krāsas. Un Varavīksnes kalnā var atrast visas krāsas. Tāpēc tas ir Varavīksnes kalns. Zila, violeta, rozā, oranža, zaļa. Tas acīm ir kaut kas pilnīgi neticams. Un mēs devāmies, tur interesanti, jo mēs devāmies... Tur aizbrauc uz kempu, un pēc tam tev ir haiks līdz viņam ir, viņš ir kaut kāds 4... Visu dienu faktiski, jā? Visu dienu, 4 līdz 5 stundas līdz augšai, un pēc tam lejā. Jā, mums paveicās ar laiku, jo... Cik jūs celāties? Perfekts laiks bija. Mēs nesteidzāmies, jo no rīta bija mākonis. Mums vajag kadru arī. Tā kā svarīgi priekš raidījumu. Mēs kamerām. Nē, saulīts būs iet. Pēc tam jau vēlāk būs labi. Bet sākām rītu ar karsto vannu, turpatās forši un sagatavojāmies un devāmies haikā. Un principā tās pašas 4 stundas līdz tai virsotnē, kur man tā kā tu skaties uz viņu un tev liekas tā kā mēs divi, Leonards šeit jau ir pēc 2 minūtēm atlūzis. Es visu laiku sāku, ka mēs iesim tur, un es norādu uz to Varavīksnes kalnu. Tu virsot, tu viņu var redzēt arī no apakšas. Tu vari nostāties no apakšas un tu redzi to kalnu. Bet Ievs saka, nē, mēs iesim virsot. Mēs neiesim virsot. Jā, mums bija tā kā es biju nospraudus mērķi tā virsot, un Oskaram bija kaut kāds cits mērķis, kaut kādu pusceļu. Un kad viņš teica, mēs esam klātas, nē, mums tur jāiet. Viņš ir vienkārši šokā, kāpēc mums jāiet tik tālu un jākāp. Es teicu, bet kāda jēga, ja tu nesasniedz to virsot, tad ir jākāp. Lai arī, jo mums ir ja tu esi šeit, tad arī tev ir jātiek jā, jo tagad iet atpakaļ būtu vienkārši muļķīgi, ir vienkārši jāiet uz priekšu.
Un viņš, protams, piekrita, un mēs gājām. Tur visu to var redzēt sērijā Īslanda, kā mēs tur gājām ilgi un brēcoši un visādi, jo tas nekādā ziņā nebija. Jo bija ļoti stāvs. Mēs kaut kā izvēlējāmies it kā īsāko ceļu, bet tas stāvums kādā jākām ļoti stāvs, leņķis. Jāturās bija, piemēram, pie kaut kādiem lenteriem? Nē, tur pat nav tā ierīkots nekas. Tur vienkārši ir kaut kas tā ir tā. Bet kalnos īsākais, man liekas, standartā ir automātiski rēķinies ar stāvāko. jā, un tur arī nebija. Tur ir tā kā iestaigāts takas, bet tur nav tā, ka tur ir norīkots tā, ka tur ir šitais ir. Un tad mēs uzkāpām tajā virsotnē, tur nenormāli pūta vējš, un tā, ka mēs nevarējām izņemt bērnu no somas, jo viņi vienkārši nopūstu. Mēs knapi turējāmies, un mums bija jāpalaiž drons. Un bija tāda saule, ka mēs, tā kā mūsu acīm, uz brillēm mēs redzējām to skatu. Bet, ja tu ar telefonu kaut ko mēģini vai filmēt, tad tur tāds pārblieziens. Un mēs ar to dronu lidojam, un mēs neredzam, jo mēs esam uz tā Varavīksnes kalna. Skaidrs, ka mēs redzam tikai tālāk Varavīksnes kalnu aleju, kur tā kā ar savu aci, cik var saskatīt. Un uz tā kalna esot, mēs to dronu lidojam visu laiku apkārt. Oskars neko tajā ekrānā neredz. Un viņš visu laiku kliedz, es neko neredzu. Saule spīd, tu neredzi, tu lidoji. Kur ir drons? Un es skatos, tur bērns, pa kreisi, brauc pa kreisi. Un viņš ko mēģina. Un tā mēs tur izkliedzām visas balsis. Bērns vienkārši šokāti, ka ko mēs tur darām. Jā. Mēs tur īstenībā arī bijām laikā, ka tur neviens cilvēks vairs nebija. Visi bija aizgājuši atpakaļ. Jo tieši no rītstundu visi izgāja agri, bija jau augšā, mēs bijām pēc tam jau, un visi jau bija prom. Un tagad tikai atbraucot mājās, tas bija septembrī, un tagad es sāku oktobrī montēt Īslandu, es atvēru tos kadrus, un es redzēju, uz kāda kalna mēs esam. Es taču nevarēju pastīties kalnā lejā un pateikt, wow! Un tagad es atvēru to, ko mēs nofilmējām. Tas ir kaut kas prātam neapturams. Es neticēju savām acīm, ka mēs esam bijuši uz tā kalna. Jā, ka tu tagad skaties to tāds tiešām. Šis tās iespaidīgāk. Tas bija... Tās krāsas paverās uzreiz un visu to apjomu, to lielumu, tu redzi, ka tu no tā putnu lidojuma vēl pavirzies tālāk un tu redzi, cik tu esi šitās, un tas kalns ir, tu tur esi uzkāpis. Tu tur esi bijis kopā ar savu ģimeni un mazo bērnu mugursomā. Tas tā kā wow liekas un tik skaisti. Kā viņš sauc? Viņam ir nosaukums arī kaut kāds? Landamalagaulu. Nē, Landamalagaulu. Jā. Tie Īslandes nosaukumi vienkārši tā, ka tu negribi viņus izrunāt. Štūļagi, Ejafēla Kutavola. Jā, Ejafēla Kutavola. Jā. To Dainis, ka būs ciemā šitādas varēs izrunāt. Jā, mēs tur jau, es atceros, pusē līdz Varavīksnes kalnu virsotnē. Es jau, man liekas, apraudājos no tā skaistuma vien, ko es apkārt visu laiku redzēju. Jo tas skats, kam tu neesi savu aci pieredinājis, un tas vispār man izšāva kaut kādas korķis ārā. Es biju pilnīgi šokā, ka tā kā uz pasaules ir kaut kas tāds daba tāda, ka tu, jo daba ir, piemēram, ja mēs par mani runājam, daba ir man tāda, mana mīlestība, daba. Es tā kā neiedevu, bet daba. Un man atliek būt tikai dabā, lai vienkārši skatītos ilgi un tur būtu, es varētu tur dzīvot vispār bez sakariem. Es tā kā esmu tāds dabas mīlis. Un es skatījos, un es vienkārši raudu, un es saku, kas notika? Es saku, tik skaisti, vienkārši tik skaisti. Tu pat nevari aptvert to tā uzreiz, un mēs ļoti daudz kur, kāpēc mēs arī gājām kaut kādas tur, 8 stundas vai pat vairāk, tāpēc, ka mēs ļoti bieži apstājāmies un vienkārši skatījāmies uz to, kur mēs... Bet arī vajag apstāties un izbaudīt. Jā, bet tā ir, jo tie kalni, tieši kalni un tādas alejas grēdas un kalni, viņi ir tik seni, un tu nevari sev, tu tā kā nevari, kaut kas tik svešs, bet tik tūs, viņš ir miljardiem gadu te bijis, un viņš visu laiku aug un mainās. Jo tas ir tā kā, principā, dzīves organisms kalns. Un tu, tā kā tu esi viņam klāt, tu esi kaut kam tik, kā tu saki, skaistam, senam, klātesošs, kas nav nekas cits īstenībā mūsu planētā Zeme,
Varbūt okeāna dzīvēs kaut kas vēl, kur mēs neesam bijuši, bet kalni tā ir kaut kas tik sens, un tad tu sajūti šo vibrāciju iekšējo punktu, kurš sāk lēkāt, kur kaut kas sāk mainīties. Un tas, piemēram, man tur ir tā enerģija, viņi jau tur visu laiku ir. Cilvēki mēs mainamies. Atnāk jauni cilvēki, paudzes mainās, bet tas kalns tur ir. Un viņš ir jutis to visu enerģiju, un viņš tur stāv. Un viņš to enerģiju maina visu. Mēs bijām tieši otrajā kāpienā, kur es ļoti negribēju kāpt pēc tās pirmās pieredzes, jo tas bija ļoti grūti. Pēc tam mums jau vēl jāfilmē, jābrauc, un mēs tos resursus nenormāli iztērējam uz tā haipa, jeb tā sajūsmas. Un mēs vienkārši sevi netaupam, un mēs tam nevaram neko padarīt. Un es teicu, ka tas būs baigi daudz, un ka mums vēl ir 2 dienas, ko filmēt. Un Oskars saka, bet viņam ir tāds telefona ekrāns audzētāja bilde, uzlikts tas kanjons Islandē. Viņš saka, mēs šeit iesim, bet tur ir tāds zemes, tur ir zemu, un tur ir stundiņā. Man likās, ka zemes. Un mēs teicām, labi, ejam. Es baigi saņēmos. Un mēs tagad ejam, un tā ar to noslēdzās arī viss sapni ar mazo sēriju cikls un tā Islanda. Un mēs ejam, un tagad es skatos, kur mēs esam, un es prasu, kur mums ir jāiet, tas punkts, kur mēs tiksim. Un viņš saka, mēs jau varam tepat kaut kur nofilmēt. Es saku, bet nav jāiet tur, tas gala punkts, tāds āķis uz visu to kanjonu iekšā. Viņš saka, nē, tik tālu un tiešām nav jāiet. Es saku, tad mēs ejam tur. Un viņš saka, nē, jau tiešām, nē. Es saku, nē. Es biju ieņēmis galvu, nē, mēs aiziesim. Mēs ejam. Un mēs gājām un tur palīdzējām viens otram. Mēs stūmu, viņš tur rokas deva. Jau bija 7 dienas, jau kāpelēts un daudz, un tas jau bija daudz, bet tur mēs tā kā... Bet tas bija... Tā bija jau katrs. Man bija tas, ka tev pazūd tas bezsvaru stāvoklis, sajūties, ka tu kā levitē, un tu esi tā kā pārvērties tajā visā tajā enerģijā, tu tā kā izplūsti. Un tas ir kaut kas paskens, jo tur nebija varbūt neprātīgi augsts, bet tur bija tas senums un arī tas augstums. Un tur bija tāds laikapstākļi, ka tur bija it kā migla, saule, un mēs tur bijām vieni. Tas bija tik ļoti īpaši. Kad man arī man bija tā katarse, kalnu katarse, kurš vispār nespēja noticēt, kas notiek. Un tā stīga vispār mainīja manī tādu pilnīgi to pieķeršanos vēl kalniem kaut kā pilnīgi citādāk. Tas tā sajūta par to samīļošanu, tāda sajūta, ka tu esi tas dabas bērns, kas piedzimst šajā pasaulē. Un te tu esi ar šo pasauli, un tāda sajūta, ka tu viņu satiec beidzot. Jo tev vienmēr visi nošķir no tās dabas. Kaut kādā ziņā mēs katrs sevi arī darbi, dzīves, ikdienas un tas, bet tad, kad tu dodies ar sevi viens kaut kur, un kalni ir tāds tavs lielākais, man liekas, varbūt tavs lielākais draugs tajā visā tavā piedzīvojumā. Tā kā mēs šajā sadaļā esam aizrunājušies no sniega nost tālāk uz takām, man jautājums, kā jums liekas, kalniem piestāv skarba laikapstākļi? Jā. Kalni ir paši skarbi. Es vienkārši jautāju tādēļ, ka bieži vien jau cilvēki grib to sauli, kā tu teici, labais kadrs. Man liekas, ka no kalniem tas vējš, migla un tā tālāk. Skaidrs, ka saule ir forša, bet man liekas, ka tas piestāv, ka tev viņš sapurina. Kalni ir daba un dzīve, un viņa nav vienmēr skaista. Viņa nav vienmēr saulē. Nē, tas ir, es to vienmēr kaut kā pozicionēju, kā kalns tā kā noslēpums, jo tu nekad nezini, tas kalns tev visu laiku, viņš tāds liels noslēpums, ko tu atklāji ik pa mazam, jo tu ejot tuvāk tikai atklāji, cik tas varbūt patiesībā ir liels vai mazs, vai kāds maina reliefu vai ko, jo mēs nekad atrodoties lejā, skatoties uz kalnu vai esot uz tā un skatoties uz leju,
tad tā visa dimensija tavā prātā mainās ar to. Man kalns ir tas tāds noslēpums. Man liekas, visi dabas apstākļi, tu tur var satikt. Tas ir tas skaistākais tieši. Tās arī ir ar mērķiem dzīvē. Nu, tā ir tā virsotne, kur tu redzi, ka tu gribi nokļūt. Tu nezini, kādas vēl mazākas virsotnītes, vēl mazi reliefi tur būs, uznāks lietus, uznāks sniegs, saule būs arī kādu laiku, bet to ticība ir tur tikt augšā. Un tas piestāv, tas vienkārši tā ir. Tas ir skaisti. Es gribu piemēram apbrīnot tos, kas kāp pie Everestā vai citādāk uz šiem te ļoti ekstrēmiem galamērķiem, kur tur telts pūš un vispār ir jāguļ kaut kādos trakos apstākļos. Tas ir kaut kas tāds, kur es sevi varbūt neiedomājos īsti, jo es zinu, ka man būtu jābūt kaut kādam tādai dziļākai domai par to visu, kāpēc, lai tur ietu, teiksim tā. Man arī ir ļoti liela pietāta par kalnu, tā pateicība pietāta par to, ka viņš ir bīstams. Kalns ir ļoti bīstams, un tad tas ir kaut kas tāds, kuram tev jābūt lielā cieņā. Nevar tā, es te pakāpelēšu, tev jābūt ir cieņā. Tādā arī bija. Es te flip-flopos. Jā, es te flip-flopos. Mēs arī pirmo reizi kāpām. Mēs te uzkāpsim Austrijā tajā reizē, kad mēs tās kāzas. Vienai meitenei, mūsu draudzenei Ketijai bija jāslēpjās aiz akmeņa, jo cita akmeņa nāca lejā. Tad tas akmeņa nogrubums bija. Tu tajā brīdī saproti, ka tas ir visu, ko tu tagad, es te pasteigāšu pa tācī, tas īstenībā ir ļoti riskanti. Mēs bijām vienā citā kanjonā Islandē, bet tas nav sērijā ielikts, tas tā vispār tā pusdiena, kur mēs tur bijām. Un tur visi tie kalni arī rodās no tiem lavas izvirdumiem, nogrubumiem, un tad viņi veido arī visādas tādas tā kā heksagona, visādas tādas... Jo, piemēram, geometriskas tādas. Geometriskas formas, jo tā, kad lava ātri atdziest, viņi ieiet, piemēram, ledāja upē iekšā, ja? Viņa uzreiz ātri atdziest, un viņi veidoja šo geometrisku. Jūs redzējāt tās kolonas, ja? Vienādās, ja? Tas ir iekšā sērijā? Tas tieši nav iekļauts sērijā, jā. Tur ir kaut kā mums vajadzēja, lai bet tur arī ir daudz labāk laikapstākļi, kad braukt, tas ir ziemā, lai redzētu to zilo ūdeņu. Pārsvarā vasarā, kad mēs bijām, tie ūdeņi nav zili, jo tur ledus tā nekūst. Tā kā ledā jau ir paksus. Es biju februārī Islandē. Jā, tad tas ir noteikti episki. Lūk, un tad mēs biju tā kā, kur kaut kas līdzīgs bija, bet bija pilnīgi tā kā, gāstos tev virsū. Bet tu no malas skaties, un ir tā kā tu redzi, ka tur ir tāds ūdenskritums, un tur ir taciņa. Tā kā tu vari uziet augšā. Bet tev jātiek garām tam nogrubumam. Un tu skaties, kad viss ir tā kā stabils, un viņš kā turpina. Tu redzi, kur viņa apstājās tā lava, vai ne? Un tad tu vari uziet te, un tur ir ūdenskritums. Un rīktīgi forši, un es biju tagad siešu, un nepamat visu laiku tā sajūta, ka tā kā, var nogrūt, var tulīt, var tā kā sekundē, un var kamēr tu domā, un vai, tagad tu ej vai nē, vai arī pēc 100 gadiem. Jā, un tā zis pārvarēja to, bet arī ar pietāti. Bet es ļoti bieži šādiem galamērķiem, vispār Oskars arī man ļoti bieži izrādīs to uzticību, ceļojot par tieši dabas kaut kādām savvaļas vietām. Es ļoti bieži stāvu, un kamēr es sajūtu jā vai nē. Jo ir arī tā, ka es sajūtu, ka nē, un es neju, vai arī sajūt jā, un tad ir pēc laika es eju, un visi kārtībā. Daba arī saka, viņi runā ar tevi, viņi var pateikt, jā. Tāpēc es, piemēram, tādi kas kāp tos ekstrēmos, tos altitude kāpienus, tur viņi arī ciena dabu, viņi respektē viņu, un tā kā tas ir tas, kur es, kā jau saka, nevarētu iedomāties, kur es sev nenolāsu tik augstu, nē. Man liekas, ka nē, man tur sāktos pat trauku. Visām kāpnēm jau ir pirmie pakāpieni, tad ir augšējie pakāpieni. Vēl nav pienācis laiks. Jā, varbūt būs. Bet katrā ziņā tas ir noteikti kaut kas tāds, ko tu dari ar to savu dziļu jēgu. Un tas, man liekas, tas skaistākais ir, ja tu tur ej un to tiešām izdari. Es nezinu, man liekas, ka kalna daudz labāk vieta, kur braukt retrītā nekā Indija, piemēram, vai kaut kas tāds. Indijā arī ir kalna. Indijā arī ir kalna. Es biju Kašmirā, jā. Jā, tur. Ne jau, bet tur, kur tā kā viņš brauc, lai... Atrast sevi. Atrast sevi. Jā, es atradīšu sevi. Tas ir. Foršāk ir, ka nepazaudē sevi.
Jā, mums ik pa brīdim jāatrod sevi, jā. Nu, daba vispār piedāvā to lielo spēku. Klau, tas, kā jūs stāstījāt par to visu, es dzirdēju, ka jūs daudz arī ejat kalnos tā kā pastaigā, ja, kas ir ārpus, nu, teiksim, braukšanas dēļ, pareizi saprotu, ja? Tā kā hikings. Ja jūs kombinējat tās pieredzes. Jo, zin kā, kāpēc es to jautāju? Jo ļoti bieži es esmu sastapies tādiem cilvēkiem, nu, kas uzskata, ka mēs braucam uz kalnu, ja, tad dēls vai slēpes un vienkārši laižam lejā, kas ir fine. Bet man kā reize Indijā īstenībā bija, manuprāt, tā bija tā pirmā pieredze, kur mēs uzkāpām līdz 4 kaut kas, un tad gājām pa kori un tad braucām lejā. Ja, un tur, protams, tur ir lāči, bet tur ir tie tīģeri, ja, viss kaut kas, mēs paldies Dievam viņus neredzējām. Bet tas bija īstenībā, priekš manis tas bija tāds super atklājums, mums kaut kādiem 11 gadiem, un tad es īstenībā novērtēju to kāpšanu, nu tagad mēs to varam nosaukt vienalga, vai par splitboardu, ja, vai par, kā tas bija, Ski tourings, jā, bet nu, tad ideja tāda, ka tu vienkārši kāp kalnā, bet tam tu vienkārši nobrauc lejā, nezinu, 1 reizi, varbūt 2 reizes. Teiksim, Indijā vispār bija tā, ka tā bija 1 diena. Teiksim, tu uzkāp, nobrauc, jā. Un man pēc tā mainījās vispār izpratne. Man mainījās izpratne pa kalniem, lai gan es diezgan ilgi jau biju bijis kalnos, un es atklāju īstenībā kaut ko jaunu. Un es vienkārši klausoties tas, ko jūs sakat, arī es dzirdu tieši, kad ir tā kā braukšanas daļa, bet ir arī tā kā kāpšanas daļa. Kā jums ir to kāpšanas daļa? Vai tas nāk dabiski, jā, vai tas ir, nu, tā kā, labāk nekāpjam, labāk vienkārši pabraukājam, kādiem attieksmi pret to ir? Kāpjam. Tas ir tas nākamais līmenis, jā. Man tā liekas, tā kā, nu, tu tā kā pievar to kalnu, nu, tā kāpšana ir, viņi iet roku rokā ar to braukšanu, ja. Es arī visu laiku braukājis, nu, tā kā vienmēr braukājis, bet man arī bijusi pieredze kaut vai, bet tas pat sākās tepat reinteresē. Kad tev jau pacēlājs ir izslēgts, bet tik un tā tu gribi pa boksiņu paslaidot, un tu kāpelē visu laiku. Un tu uzliec dēli, bet tu nobrauc lejā, tu kāp, un tad tu iegūši šo gandarījumu, ka tu esi pievarējis to, un tu esi nopelnījis to nobraucienu, un uztaisījis vēl triku, un vēl ir visi super. Un mums arī tās ir organiski aizgājis, ka mēs sākām braukt, bet tas ir gājis roku rokā ar kāpšanu, jo vienmēr tās vilinājums uzkāpt augšā mums jau arī ir bijis tālāk, vai ne? Jā, es vienkārši atcerējos sev to pirmo stāstu, ka ir kaut kas tas vietas, ko tu nopelni. Es atceros, kā mēs tajā Slovākijā, mums tur ekskursijā gājām augšā uz zemajiem Tatriem, un mums saka, ka tur augšā ir mājiņa, kur būs zupa. Mērķis ir uzlikts. Tā ir labi. Location ielikt. Zupa. Nu, kādai tad tā ir zupa, jā? Es ceru, ka būs laba zupa. Mēs to visu ejam un ēst nenormāli gribās. Domā pa zupu, jā? Jā, tu tur gulī, man tāda bilde, kuras guļ uz akmens, mēs kaut 6 cilvēki guļam uz tādu lielu akmeni, tā visu domā par zupu. Ne, un sildamies, jo visu laiku tie laikapstākļi, tu krusta, tad tas, un mēs vispār nebijām arī tam baigi gatavi. Un jau pašā augšā tur bija tā, ka tur 3 soļi pāri, nu tad kā, teiksim, minūte pāri, 5 atpūties, minūte pāri, 5 atpūties. Jo? Stāvums vai kas? Ļoti augsts, tur jau nebija gaisa vairs. Es nepateikšu, cik tie 1000 metri, bet, nu, cik kilometru augstumā mēs tur bijām, bet daudz bija. Cik Tatri? 2000? 2. Slovākijas pusē viņi varētu būt. Tur taču ir Triglavs. Pagaid, Triglavs. Tas ir Slovēnija. Triglavs ir Slovēnija, bet augstākie Tatri Polijas pusē 2,5 kilometri, bet Slovēnijas pusē viņi, man liekas, līdz 3 aiziet. Slovākijas pusē. Man liekas, ka tev ir 15, 16, tas jāizsaka. Ne, bet bija kaut kādā līdz 3, tur bija diezgan nu, tāds labs kāpiens, un tur mēs tā kā gājām, un teica, vieglākais tur būs atpakaļceļš. Atpakaļceļš nebija vieglāks, mēs gājām tur augšā, un atceros, mēs uzkāpām, un tas bija tā zupa. Bija laba? Kur tāds kāds buljons, kur peldēja sīpoli. Un es domāju, kas vēl te ir? Kakao! Es paņēmu kakao. Un es domāju, būs kakao, iziešu ārā, padziršu kakao. Es izgāju ārā, tur bija tik augsts gaiss, un mēs bijām ar mākoņiem. Tā kā mākoņi bija zem mums.
Un es izgāju to kakao, un kā jūs viņu pielikt, jo viņš bija augsts. Ja? Un tas bija viss kā vīzijas slikti tur. Un tad vēl bija trakāk, ka mēs aizgājām, tur tā kā upe tecēja, un tad tā kā kalna ezers bija ļoti dzīdrus, un tur redzēja pat dibenu. Un tur bija viens tā kā, netālu tāds liels akmens, uz kura varēja uzkāpt. Man jau fočiks līdzi tur bija, jau tad fočēja visu savējos un sevi. Un tad mēs tur ar 2 draugiem domājām, tur akmentiņš, hops uzlic uz tā akmens. Es pirmā izdodas, tur vēl viens džeks otrais izdodas, un tagad Sandijs. Sandijs. Un viņš kaut kā leca, un viņam tas akmens izslīdēja, un viņš iemaucās tajā ezerā, bet tas ezers tik augsts. Viņš uz tam vienkārši šitā te trīcē viss tās mūsu omas, kas nāca līdz omas skolotāji. Viss mūsu mammas, kas nāca līdz, viņi tur visādi sēdza un tā, bet tas pats piedzīvojums bija. Bet tas episkākais bija, kad tie mākoņi, to es atceros, tie mākoņi bija un likās, ka tu vienmēr vēlējies pieskarties mākonim, un tu beidzot pieskaries mākonim, viņi iet caur tevi, un tu viņus elpo, un to liekas, kāds. Bet tas ir kaut kas. Tas bija tik skaisti. Un tas bija tā vērts, jā. Un pēc tam atpakaļ ceļā es skatījos uz tiem, un tur gāja tādi vīrieši, Kailu torsu, muskuļoti, stiegraini, un viņi nes tāds milzīgs, tāds tur bumbas un visāds tur kaut ko. Un es prasīju, uz kur viņi iet un kas viņi ir. Un man paskaidroja, ka viņi 2 vai 3 reizes dienā kāpj uz turieni, lai to zupojas. Slovākijā šitais ir... Sīpols zupa? Nē, kad kāds laimīgais kājām nes augšā visas tās lietas. Jā, bet tur ir tā. Pagad, tu ieej mājiņā, tā kā neviena nav un ir zupa? Nē, tur ir tā kā cilvēki, un tur ir 2 lietas, ko izvēlēties. Zupa vai Mēs tikko grupiņi bijām, tikko septembrī grupiņi bijām Francijas Alpos un ar uzkāpām tur pie viena ledā, ja es gribās, ejam ar kalnu namiņā un zupu pasūtā. Man no klases biedrs bija līdzi, viņš saka, viņš pirmais sēdiņš, laikam katlu izmazgāja. Jā. Tad rītīgi pliekani. Franči vienīgi feini, kad viņi sieru šķēli pieliek klāt. Tas bija tas, kas... Zupā peldu sieru šķēli. Kalnu buri. Bet zin kā, tā kā tu esi nokāpelējies, iedod vienkārši kaut ko pārējais. Es saku, to vienu maizi. Mēs jau ar Vīksnes kalnā, mēs apsēdām, es biju līdzi, par cik arī maziem bija jāēt, un mēs tur ieturējām pusdienas. Tādā smailē ieturējām pusdienas, visu laiku bērnu jāskat, lai viņš, viņam patika akmentiņš visu laiku mest, viņš pieiet klāt un met, un es viņam neļāvu iet klāt, un tad viņš visu laiku rāpoja vai slīda no manis. Bet viņš grib visu laiku tur. Jā, bet viņš visu laiku, zin kā bērni jau, viņi vispār nebaidās. Bet kā kopumā vispār viņš jūtās kalnos? Pie sliktiem laikapstākļiem, piemēram, ir kaut kāda, baile novērot vai niķīt nāk ārā vai... Vienīgais, kas mums uz Varavīksnes kalnu bija diezgan liels strīds ar viņu par to, ka jāvelk cepuri, jo tur tas lielais vējš uznāca. Un mēs jau visi apakoti bijām, mums viss tas ekipējums bija tāds, pareizs. Atkal bērnam vajadzēja to cepuri dabūt galvā, un viņš tikai, vējš, es nekādu cepuri nevaru, un tu nevari viņu pierunāt, jo viņš kliedz, un viņš ir viņam uz muguras, un tikko viņš kliedz, viņš sāk šitos un teica, viņš turās. Un viņš tu nevari īsti ar viņu sarunāt tajā somā, bet ņemt ārā. Tas ir tā kā 10 minūšu darbs un vēl likt iekšā tikpat. Un tas tur mums viss bija kaut kāda pusceļa, tur bija par šo cepuru diezgan daudz tās sarunas, līdz bija tā, ka es dabūju galvā turēt kādu laiku. Un tad viņš aizmirs un tad viņam palika. Jā, tad viņš aizmirs un tad palika. Tādā ziņā viņam nav, tā kā viņš ir tajā vecumā, ka viņš uztver lietas balstoties, kā mēs viņus uztveram. Viņš mūs vēro. Jā, viņš mūs vēro. Un mēs esam tā kā super priecīgi par visu. Mēs braucam par gondolu, tur cik augstu mēs esam, tas ir forši, tu esi tik augsts un tu kustās un viņi apstājās un tā tālāk, bet tas ir super. Un viņš to, super, un tā ir tā attieksme, ko mēs viņam iedodam, viņš arī viņš būtībā kopē arī to attieksmi, ja mēs kāpām, un tur arī mēs tur, tētis, un dzirdu, Leonards, bet viņš ir savā. Viņš jūt līdzi. Kā jūs esat piemērs skaidrs? Tāpēc mēs tā kā... Bet viņam patīk, un viņam tiešām nav
Man tas uz sapni ar mazo visu tā raidījuma ciklu lielākais tas pārsteigums bija, ka bērni daudz vieglāk nekā tas ir tajā sabiedrības priekšstatā ieciklējies, ka tas nav iespējams, ja bērni atpūsties, tas nav tur iespējams, pēc atpūtas ir vajadzīga vēl viena atpūta. Manuprāt, tas viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no plānošanas, menedžmenta un kā tu to bērnu iesaisti un tā attieksmes jautājumu. Un tad jau viss var būt, jo mēs, piemēram, ļoti lieliski atpūtāmies. Mūsu tā atpūta ir tas piedzīvojums. Mēs nekad neatpūšamies tā vienkārši zvilnē. Tie mums ir tā kā vislielākais murgs. Mēs vienreiz tā kā, tikko Leonards bija piedzimis, mēs tā kā vienmēr esam devušies tā kā piedzīvojumā. Kad tu dodies ceļojumā, tu dodies piedzīvojumā, nevis zvilnēt pie baseina. Ja? Un tad, kad piedzima Leonards, mēs tā kā domājam, mums tur Sardīnijā, tur pie jūras ir forša vietiņa, pamēģinu, būs forša bērnu, viņam tieši bija pusgads, vai 5 mēneši, ja? Aizbraucām, sākumā forša. Viņš vairāk gandrīz gadu. Nē, viņš bija tikai februārī, ja? Vīnē mēs bijām. Tad viņam gads viņam bija, ja? Un pirmā diena, otrā diena, trešā diena, un tev tāds jau, es vairs nevaru izturēt šito, piedzīvojumu, dodamies kaut kur, un tu nevari vairs, tu nevari tā mierā būt. Mēs it kā mūsu tā atpūta ir šis došanās piedzīvojums. Tas ir kā kaut kādā ziņā veidi, kaut kāds tas iekšējs sasniegums, ka tu ēd saulrietā to savu nopelnīto maizīti, un tā ir tā dienas dāvana, vai dienas dāvana ir tas saulrietis, kur tu esi, es teicu, iespēja, kā Portugālē mums bija ļoti grūta diena, tur arī bija ļoti slikti laikapstākļi, augsts, un es teicu ka es nevaru izturēt, jo man ir tā, ja man ir stresa situācijas, vislabāk es tieku ar tām galā, ja es eju augstā ūdenī. Augsts ūdens ir mans tā kā, Un es saku, mēs dzīvojam blakus tieši okeānam, es saku, iešu nopeldēties augstā okeānā pēc šīs dienas, būs vareni. Un Oskars tāds, labi, un sakam, dodamies pie, tajā tā kā peldē, un pēkšņi sāk gāzt lietus. Oskars ar Leonardu rokās stāv. Es saku, labi, mēs pagaidīsim šeit krastā. Es mēģinu tikt iekšā, jo viļņi ir tik lieli, ka viņi burtiski nelaiž tev, tu arī nevar iepeldēt, jo viss ir smiltīs, viss smilts vienkārši, tu to smilts skalo sejā, un tu nevar izbaudīt. Un tad kaut kāds 10-15 minūtes vēlāk pēkšņi iznāca saule no tiem mākoņiem. Tas bija vienkārši dzīvē viens no skaistākajiem saulrietiem, kādus mēs redzējām. Un tie viļņi nāca, un Leonards tur skrēja un priecājās un bēga no tiem viļņiem, tik laimīgs bērns, un tev liekas, labi, ka es teicu jā, ka es neteicu nē. Kad tu saki, ka tu labāk mājās tur siltumiņā iekužināšos, un tā man vienmēr, nē, ejam naktī. Klau, jautājums, kā uztver jūsu draugi un apkārtējie to, ka jūs ar bērnu tā darat visu kopā? Tieši ņemot vērā to, ka ir tie, varbūt, priekšstati, ka, hei, bērns viena, labi, mēs citi, jā. Par Ievu jau viņi jau saka, ka tā trakā ar bērnu kaut kur viena daļa draugu saka, ka viņi tā nevarētu, jo viņi vienkārši neuzņemtos tik lielu vai atbildību, vai to risku, vai kaut kādā ziņā to ņemšanos ap to visu bērnu lietām un tā. Viņi saka, vienkārši tas nav priekš mums, un kad viņi priecājās, bet tu vienkārši saproti, ka tas nav mūsu tāds modelis, varbūt kā mēs gribētu tur ceļot vai kā. Bet citi atkal saka, ka jā, tas ir viņu tāds mērķis un ka viņi labprāt iedvesmojās no šī stāsta. Un ir draugi, kas jau tagad saka, mēs dosimies ceļā un jau prasa mērķis un gala mērķis un ar bērniem un saka, kā labāko. Un saka, jā, mēs esam par to domājuši ilgi un beidzot ir kāds, kas ir tā kā to piemēru sniedzis, kad ir tāds, mēs neesam vienīgie, mēs varam arī tā. Un tas ir riktīgi forši, jo tas ir tajā pieredzes dalīšanā. Tas, ko mēs arī gribējām dalīties tajā pieredzē, kā mums iet. Jo ne visās sērijās, katra sērija ir unikāla un visās sērijās ir kaut kādas līgas, kaut kādas lietas, kā mums iet. Mēs tur rādam visu, kā mums iet. Iet labi, rādam iet labi. Iet slikti, iet tā. Tā iet vienkārši. Jā, arī neizdodas. Jā, un tad katrs skatītājs pats var vienkārši izdarīt tos secinājumus. Gribu doties Somijas -30 grādos ar bērnu, ar haskijiem braukt. Gribu vai nē? Tu vari redzēt, kā tas ir realitātē tur. Mēs jau tur arī braucam Aurora hunting, medības Aurora ārprāts. Redzējāt Ziemeļblāzi?
Jā, ne tajā reizē, tā, ka mēs viņus medījām, bet Ziemeļblāzums atnāca paši pie mums. Pie mūsu mājiņas, bet tas bija piedzīvojums arī ar sniega močiem. Ieva sēdēja tādā mazā pie sniega moča. Tas bija tāds kā kamaniņas, jā. Kurš krātījās šitā. Bet tur bija tas trakākais, ka tur bija jāvilk ķīveres galvā arī bērnam, jo tas bija viņa drošības puses jautājums, un ķīveru bērnam uzvilk galvā, kur viņš ir 2 kombizonos tāds te, kā lēli. Tikai noliec viņš. Un vēl viņam uzvilk ķīveru galvā naktī, ka viņam būtu jāguļ. Man liekas, tur bija tā kā, man bija tāds, visi var tur redzēt kamerā, es arī sūdzos, ka man šis nepatīk, bet labi braucam. Redzēs, kā būs. Bet Leonards bija laimīgs, viņš visu laiku, auroras, tur, nakts, augšā. Viss viņam patīk. Tikai bērnam patīk, tev arī patīk. Galvenais, mēs jau tur viņu nemocījām pret viņu pašu gribu. Jo mēs viņam vienmēr pajautājam, 2 lietas vienmēr pajautājam. Viņš grib doties tur, un mēs izstāstam apmēram kur, vai arī par filmēšanu, jā, vai filmēt vai nefilmēt, tas arī jautājums. Jo viņš bieži pasaka, nē, mēs nemaz tur necenšamies. Tad mēs sev filmējam. Jā. Tā, tur mums, tā arī tur iet. Ļoti bieži ir sērijas, kur tur Leonards vispār ne, tā kā, tu redzi, bet viņš kā ir. Jā. Kas ir sarežģītākais, teiksim, šādā situācijā braukt ar bērnu un, būt visu laiku miedarbībā? Kāda ir jūsu pieredze? Ko lai, teiksim, mūsu skatītāji un klausītāji liek aiz auss, varbūt, ja viņi arī domā par tādām lietām? Filmēšana. Nē, mūsu gadījumā filmēšana. Tas bija mūsu gadījumā filmēšana. Mēs vēl Īslandē gājām kanjonā un runājām par to, ka par ko mēs strīdamies ar Oskaru. Mums prieši prasa, vai jūs var strīdaties. Mēs sakām, strīdamies, bet tieši ceļojumos vispār nē, jo mūs saista viens mērķis, bet tas, kas mūs pavelk uz kaut strīdu, ir tikai un vienīgi kā to filmēt. Jo tas, ja mums nebūtu filmēšana, mums lielākais, vieglākais darbs, ko darīt ceļot ar bērnu. Jo, liekas, ko tur viņam viss patīk, viņam jauni iespēja, viņš visur ir aizņemts, un īstenībā tev ļoti daudz brīvā laika. Bet bērns, es nezinu, tas ir kādā vecuma posmā, protams. Tur ir ļoti daudz, jā. Man prasa, bet mums bija sākums, kad mēs vēl braucām uz Portugāli, mums bērns pēc mācu piena barošanas, viņš pārgāja, vajadzēja pāriet uz ūdeni un neko, bet viņš pārgāja uz tādu lakto vieglo uz nakti. Jā. Mēs braucām ar milzīgu Man bija soma ar lakto līdzi. Un bija viņa līdzi. Tā kā tu brauktu kaut kur ar milzīgu. Un tieši, piemēram, Somijas braucienā viņš bija pārējā no pamperiem bez pamperiem. Tad mēs puses braucienu nogājām sačurātā gultā. Visu laiku, jā. Tas normāls, pieder pie lietas. Mūs mācījies. Jā. Bet tie posmi, tu nedrīkst viņus izlaist. Pakāpieni ir visi. Jā, un tieši saka, ka tajā braucienā tas bija tā mēs darījām. Jo mēs arī domājam, ka taču neņemam tur lakto līdz atradīs. Arī ne, tik vienkārši kā cirvi nocirst arī ne. Un tas arī sagādāja, man liekas, ka tas vislielākās grūtības, jo vai tur nav kur nopirkt, vai tur ņem līdzi, tad kaut kādas tās lietas, ko tu nevari tik viegli pieredināt uz jaunām, tad tās arī pamperbikses un tādas taču arī nevar viņam pateikt, tagad nečurā biksēs, jo tev nebūs pampers. Tu nevari tā pateikt bērnam, viņš piečurās, tev ar to jātiek galā, un tu visu laiku rēķinies to situāciju, ka tā var būt, un tad tev viss ir līdzi. Tas tā mantu staipīšana, man liekas, mantu staipīšana mantu staipīšana visstrakākais, bet tā galvenais, lai nebūtu traki, ir tā, ko mēs ļoti disciplinēti darām, ir tās sagatavošanās. Un tā ir saruna. Plānošana, saruna ar bērnu. Bet tieši ar bērnu tā ir saruna, jo mēs pirms to devāmies uz katru to galamērķi mēnesi iepriekš. Viņam jau stāstījām. Mēs stāstam visu laiku. Stāstam, kur viņš brauks, kas ir līdmašīna, kur mēs būsim, kas ir sērfs, mēs tur kopā sērfojam, skatāmies video, mēs viņu iepazīstinām ļoti īstenībā dziļi ar to jau, ko mēs darīsim. Lai tad, kad viņš brauc, viņam nav pirmais šoks, bet viņš jau sāka atpazīt to, ko jau kaut kāda ir dzirdējis, kaut kāda informācija viņam ir. Un tad ir tas, ka tu vari vērot bērnā, ka viņš saka, skaties, redzi, tas ir tas.
Un viņš sāk jau saprast, ka mēs dodamies šajā ceļā, un viņam ir interesanti meklēt šīs saistības, ko viņš tā kā dzirdējis jau pirms tam. Jo, ja tu es esmu dzirdējis viedokli, ka tieši vecāki nestāsta bērniem, lai viņi neuzdod pārāk daudz jautājumu. Jūs šo taktiku kaut kur bijāt, nezinu, internetā atraduši no draugiem dzirdējuši vai oriģināli patentēta? Jā, oriģināli patentēta. Nē, es nezinu, mums tā komunikācija, manuprāt, komunikācija vispār pasaulē ir svarīgākais, kam ir jābūt, kas ir jāizkopja, kam jāpievērš uzmanība. Tas ir jebkurās attiecībās, tur ar pasauli, profesionāli, draugiem, mamām, komunikācija. Jo nekas trakāks nevar būt, ka mēs savā starpā nekomunicējam, un tad ir pārprast, nesaprast, saprast citādāk, un tad rodas viss kaut kas. Bet, katrā ziņā par to komunikāciju es vienmēr esmu bijusi pār to, ļoti arī stingri ģimenē, ka viss ir jāizrunā, pat ja nepatīk, un pat ja sarunas nav vērtas, tad tāpat ir kaut kā jāmēģina to izrunāt citiem vārdiem, puķītēm, vienalga, vienkārši jāparunā par to, jo tas atver jaunu telpu. Un tā arī, kad Leonards piedzima, vienkārši naturāli mums ģimenē tas ir, un tad arī mēs visi viņam stāstām. Ne visu, kas varbūt viņam tagad nav jāzina, mēs to neizstāstam, bet tieši, kas attiecās tiem ceļojumiem. Jā. Un ar viņu. Un tā sagatavošanās pirms tam, kas ir vēl viena lieta, lai tu tik tiešām tev būtu maksimāli maz risks nonākt situācijās ļoti, ļoti neērtās. Tā kā, ka tev nav nekā, kur tu varētu kaut kā izlīdzēties. Jo es vienmēr padomāju par to, ka man tur, kabatā viens plāksteris, tur šitajā kabatā, tās, vēl kaut kur tās. Tur kāds snacks vēl tur vai kaut kas. Tad tu esi sagatavojies. Ka tu esi sagatavojies, jā. Ka tu nedomā. Viņš nevar pagaidīt. Viņš nevar es vēlāk paēdīšu. Ja viņam vajag, tad viņa tagad. Un tu visu apstādini un dari to. Tu dari viņa vajadzībām, arī apmierini tās. Un tad jau viss labi. Tad viss labi, jo bērns ir apmierināts savām vajadzībām, tad jau viņš neraud visu laiku, kā saka, viņam kaut kas tur nepatīk. Jo arī tas ir fakts, ka, piemēram, mēs to Pacēlāju braucām ar dēļiem, un Leonardam arī dēlis, un viņš tajā visā kostīmā. Tas kostīms bija daudz. Un tur mēs apstājāmies, un tur mēs ilgi viņam arī stāstījām, rādījām, ka Pacēlājs, tagad mēs iesim cauri. Sēdējis kaut kādā tādā, tā kā dīvāns, nosauksim viņu par dīvānu, un tad mēs viņu izstāstījām, jau mēs nonākuši to Pacēlāju apsēdāmies, un paši tā kā, viss kārtībā, Leonard, tev viss kārtībā, viss jau tāds klusums, un tad Leonards dīvānā. Viņš atcerās, un viņam nav tas, kur mēs esam, un ka viņš sāk gribēt jautāt tajā brīdī, kad tas notiek. Tas ir vistrakākais, kas var būt. Vecākiem, manuprāt, un tāds viņam stress ir, un tā, bet viņš jau zina, kas notiks. Es jums izstāstīšu. Jā. Un tas manuprāt, bet tā es saku, mantu stiepšana, mūsu gadījumā mēs tur sagatavojāmies visam. Tas bija daudz. Tās mantas bija. Tas gan bija daudz. Es nezinu, bet tās 3 ķiveres somu vēl tur, un tas vēl ēdiens. Tā kā tas Slovāku zupas veids. Jā. Bet es saku, ka bērns aug un vecāku muskuļi līdz ar viņu. Tas, cik daudz mēs varam pacelt, aug ar bērnu gadiem. Mēs viņu cilājam. Es viņu tur rokās jau kopš viņš piedzima, vēl joprojām viņu panēsāju. Tagad tikai jūtu, ka uz ilgi nevaru noturēt, tūlīt nometīšu. Bet tas aug, un tu vari, jo es viņu tur pa visiem esmu iztaipījusi. Arī tāds fun fact, ka mums daudz kur nebija līdzi rati vai tās somas. Mēs viņu reāli fiziski vienkārši nesājām. Kādi jums vispār ir saliekamie rati vai? Jā, mums tādi, bet es tagad skatos, dažas jaunas māmiņas sūdzās par Rīgas ielām un to, ka ratiem nav iespējams braukt. Man vienmēr tāds aizbraucies uz Spāniju, aizbrauciet uz Itāliju. Ak, Dievs, ko mēs sūdzamies? Tur vispār nav iespējams pabraukt. Tur tā kā ratus aizmirst. Jāsaka kaut kādā slingā. Forši. Tā, Kristap, kas varētu būt noslēdzošais jautājums? Labs jautājums, jā. Man ienāca prātā. No šā laukā. Par nākamo galamērķi. Vai jūs esat jau domājuši? Vai ir jau kaut kas padomā, vai nē? Un kas ir nākamais galamērķis? Lotolīt izvilks noslēpumā ārā. Bet man liekas, ka viņš ir man patīk, ka viņš ir noslēpumā. Tāpat kā tas kalns, ka tu īsti pat nezini, kur viņš tev aizvilks. Un mēs esam tādi sajūtu cilvēki un vienmēr esam bādījušies pēc savām sajūtām,
kur mūs virza un kur mēs gribam doties, bet kad tā būtu skaidra bilde, kur tas vēl nav zināms, bet sajūtu var rādīt. Līdzīgi kā ar šo visu raidījumu sapni ar mazo. Tā sajūta vienkārši materializējas tādā. Viņa pēkšņi uzplaiksnīja, ka ir jādara tagad vai nekad. Un tad mēs rīkojāmies. Jā, un redzēs, kur tālāk šis mūs vedīs. Jā. Jo no šī bija ļoti bail, no šīm virsotnēm bija ļoti bail. Šīs virsotnes sasniegs, tagad jāteic nākamajām. Vai ne? Nākamais pakāpiens. Bet ļoti pareizi dariet. Savām sajūtām ir jāklausa. Mēs ar prieku jūs dzirdēsim atkal, dzirdēsim par to, kur jūs esat bijuši. Jā, es vēlētos. Man vispār tā kā gribējās uz tiem, kur ar snowboard dēļiem, tiem tūkstnešiem brauc. Likās tā kā iespēja par tām smiltīm, man likās episki. Nemaz tālu jābrauc uz Nidu. Redzi, varbūt tur mēs... Es tur esmu bijis braucis ar dēli pa smiltīm. Kā ir tā kā pa smiltīm braukt? Ātrumu var uzņemt, bet tas pagriešana nav nekā sniegā. Tu vienkārši brauc taisi? Tur nav tāda brīdi, lai uzņemtu to ātrumu, bet braukt var, labi. Bet mums tur bija liels piedzīvojums, tas citam raidījumam. To es pastāstīju. Jā, bet paldies, jums sirsnīgs uzaicinājās, mēs ļoti novērtējam. Paldies, ka atnācāt. Jā, bija forša saruna, mēs uzzinājām daudz jaunu par to, kā būt ar bērniem, kas ir kalns, kur ir maģija. Jā, man liekas, ka arī... Tieši bērnu tēma ir svarīgākais bijis šajā epizodē. Jā, un kā nebaidieties. Visiem skatītājiem, klausītājiem, interesantiem, līdzjutējiem, entuziastiem un atbalstītājiem sakam paldies un uz tikšanos nākamajā podkāstu epizodē. Čau! Hei!